Senajās dienās lūgšanu kambaris un augšistaba bija nodrošinājums un pamats, lai varētu sākties vasarsvētku darbs, un tas tika turēts noslēpumā kā ticīgā vissvētākā vieta. Tur notika nepārtraukta salīdzināšanās un savstarpējas saderības un pieskaņošanās meklējumi. Tur vīri meklēja iespēju likt apklust sev un savām pašu aktivitātēm, nomirstot miesīgajam entuziasmam, prāta un paša gara darbībai. Tā bija vieta un sirds stāvoklis, kur uz laiku izbēgt no pasaules ietekmes un nonākt vienatnē ar Dievu. Šāds lietu uzskates veids šķiet gandrīz kā neiespējams šodienas apstākļu un vietu verdzības ielenkumā. Nākot viņa tuvumā, mēs mirstam paši sev, un tas pieprasa gāra klusēšanas spēju. Mums ir vajadzīgs nodibināt savā dzīvē vissvētāko vietu. Kā būtu rīkojušies ar jūdu dieva templī, ja viņš nodarbotos ar to, ko mēs šodien darām misijās? Vēlreiz lasīšu. Kā būtu rīkojušies ar jūdu dieva templī, ja viņš nodarbotos ar to, ko mēs šodien darām misijās? Tas viņam nozīmētu drošu nāvi, bet mēs joprojām esam pildīti ar muļķīgumu un fanātiskumā ietērptas sevis pašu darbošanās tieksmēm. Pat formālajiem katoļiem ir vairāk cieņas pilnas godbijības nekā mums. Svētdien, 26. augustā, pie mums 8. un Kļavu ielās pielūgt Dievu ieradās mācītājs Pendletons un apmēram 40 viņa draudzes locekļu. Viņi jau bija saņēmuši kristību un savā draudzē runāja mēlēs. Denominācijas vadība viņus bija izdzinusi ārā no nama par šo nepiedodamo noziegumu. Nepiedodam noziegumu, kā runāja mēlēs. Kad es izdzirdu, ka baznīcas vadība gatavojas Pendletonu sodīt par viņa maldiem, es tos uzaicināju pie mums, ja gadījumā viņi tiks izdzīti no savas baznīcas. Pēc 2 dienām viņi visi tika izdzīti un bija spiesti pieņemt manu uzaicinājumu. Pēc šiem notikumiem brālis Pendletons pasludināja, ka nekad vairs galvu nebāzīs zem kāda doktrināla jumta. Viņš bija izšķīries doties tālāk paļāvībā tikai uz Dievu. Ļaužu pulku aktivitāte tiek noslāpēta cilvēku radītās draudžu sistēmās, ko vienu no otras atdala sektantiskas robežas. Kamēr Dieva bagātīgās un svabadās ganības atrodas viņu priekšā, un patiesībā viņus ierobežo tikai viņu atļāvība pie tiem darboties Dieva vārdam. Citāts no Bībeles: būs viens ganāms pulks un viens gans, Jāņa 10.16. Tradicionālā teoloģija un cilvēkiem atklātā patiesības daļa drīz vien kļūst par bauslību un važām. Brīvajai gribai un apziņai tiek sasaistīti spārni, kā ķīniešu kāju spīlēs, un tā tiek aizslēgta nākotnes progresam. Svētdiena, 9. septembris, bija brīnišķīga diena. Vairāki no mums stundām ilgi nonāca spēka iespaidā. Visu dienu altāra priekša bija pilna ar cilvēkiem, neatkarīgi no sapulcēm. Vairāki saņēma kristību. Tajās dienās mēs sludinājām pavisam maz, bet cilvēki tika Dieva paņemti. Mēs ar brāli Pendletonu atradāmies noguldīti pilnā augumā uz zemās platformas, ar vaigu pret zemi visas sapulces laikā. Tajās dienās bija gandrīz neiespējami palikt ar atsektām sejām. Tā kunga tuvums bija tik reāls, un šis stāvoklis ilga stundām. Mums toreiz bija maz sakara ar sapulču vadīšanu. Ik viens pats skatījās uz Dievu. Bijām spiesti atvainoties, kad mums tomēr bija jāuzņemas iniciatīvu izdarīt paziņojumus.
Tā bija nepārtraukta uzvara, jo Dievam bija pievērsta visa mūsu uzmanība. Laiku pa laikam auditoriju pārņēma visaptveroša grēku nožēlas apziņa, un visi sāka konvulsīvi šņukstēt. Tajās dienās Dievs dziļi darbojās ar grēku, tas nevarēja palikt nometnē neatklāts. Tajā laikā jaunās derības draudze sadalījās divās daļās. Biju priecīgs, ka man ar to nebija nekāda sakara. Brālis Smēls bija spiedis gara kristītos svētos pie sienas, lai viņi atklāti atsakās no savas liecības. Tad brālis Elmers Fišers iesāka citu misiju Dienvidspringsas ielas 327. numurā, kas tālāk kļuva pazīstama kā misijas augšistaba. Vairums no baltādainajiem svētajiem no Azusa devās viņam līdzi, kopā ar gara kristītajiem no jaunās derības draudzes. Nedaudz vēlāk tā kļuva par spēcīgāko misiju pilsētā. Līdz tam laikam Azusa un jaunās derības draudzes jau bija pieļāvušas daudz kļūdu, sekojot Dievam. Drīz pēc tam es pievērsos brālim Pendletonam 8. un Kļavu ielās, jo biju tik ļoti noguris un izmocīts, ka nespēju pats turpināt sapulču vadīšanu. Ilgu laiku biju atradies zem pastāvīga nervu saspīlējuma, lūgšanu un sapulču vadīšanā, un man bija vajadzīga atpūta un izmaiņas. Vasarsvētku darba iesākumā es tiku garā daudz gatavots, lai savā kalpošanā pret Jēzu neizturētos nevērīgi un neaizmirstos templī. Svētā gara un gara dāvanu darbības pacilājumā. Šķiet, pastāvēja lielas briesmas pazaudēt skatu uz faktu, ka Jēzus bija viss un visos, Kolosiešiem 3.11. Bet es turēju viņu kā centrālo tēmu un figūru klātesošo cilvēku priekšā. Jēzus vienmēr būs mūsu sludināšanas centrs. Viss nāk caur viņu un notiek viņā, bet svētais gars tiek dots, lai mums atklātu Kristus lietas. Skatīt Jāņa 16.14. Golgātas darbam un derībai ir jābūt mūsu apceres centrā. Svētais gars nekad nenovērš mūsu uzmanību no Kristus un drīzāk atklāja Kristu mums daudz pilnīgākā veidā. Arī šodien mēs esam tajās pašās briesmās, ja pazaudējam veselīgo līdzsvaru. Nav nekas dziļāks vai augstāks, kā pazīt Kristu. Dievs mums ir devis visus līdzekļus, lai tas varētu notikt. Citāts no Bībeles. Viens gars, 1. Korintiešiem 12.13, tiek dots tieši šim mērķim. Kristus viens pats ir mūsu pestīšana un mūsu viss. Lai mēs aptveram, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums un izprastu Kristus mīlestību. Efeziešiem 3.18.19. Vispirms ieguvuši gudrības un atklāsmes garu, lai labāk viņu izprastu. Efeziešiem 1.17. Pāvils smagi cīnījās, lai pazītu Kristu. Jā. Kādā vakarā 8. un Kļavu ielu draudzēs es tiku vadīts pie negaidīti izjūtamas Jēzus klātbūtnes. Viņi jau bija sākuši aizmirst viņu, visa autoru, aizrāvušies ar svētā gara un viņa dāvanu darbošanās pacilātību. Un tagad es iepazīstināju viņus ar Kristu. Viņi kļuva pārsteigti un tajā pašā laikā dziļi ietekmēti. To panāca Dievs. Tad viņi ieraudzīja savu kļūdu un briesmas, kam bija pakļauti. Kādu vakaru ap šo laiku es sludināju viņiem Kristu, nostādot viņu šo ļaužu priekšā, viņam īpaši paredzētā vietā. Tātad Kristum paredzētā vietā. Un tad gars, svētais gars, sniedza tādu varenu liecību par viņam sagādāto prieku, ka viņa klātbūtnes spēkā es tiku bezpalīdzīgi noguldīts uz grīdas, tajā pašā laikā atrasdamies zem varenas Jēzus atklāsmes dvēselē.
Jutos tieši kā Jānis Patmosas salā pie viņa kājām, pie Jēzus kājām. Tad es sarakstīju traktātu, kura izvilkums skan šādi. Tas būs nākamajā video.